Tā, neko mums jauns atkal video, kurā izbrauksim kaut kādu nelielu maršrutiņu un izrunāsim tās svarīgākās lietas, kas mums tad jāievēro braucot eksāmenā un kādā veidā mums ir jāuzvedās. Tad redzam, mēs esam pie agrākā CSDD figūra laukuma, kur mēs B kategorijā agrāk tad mācījāmies, bet demonstrējām estakādi un visu pārējo. Tātad slēdz pirmo pārnesumu iekšā, brauksim tātad pa labi, aizbrauksim līdz dzīvojamai zonai, paskatīsimies, kā mums eksāmenā ir jābrauc pa dzīvojamo zonu. Diena šodien ļoti patīkama, kā redzam, saulains, pagaidām vēl ragars rīts. Tātad zīme mums bija 30 km/h. Te nu būs iespēja aplūkot jums iepriekš solītās bildes no A kategorijas fotosesijas. Būtu forši, ja jūs komentārā ierakstītu, ar cik jūs novērtētu šo fotosesiju 10 baļu sistēmā. Uzmanamies arī ar motociklu braucot arī šādos gadījumos, ja mēs turpinātu tātad braukt taisni. Šeit mazliet viņi tātad kļūdījos, jo tad nepaskatījos pār labo plecu, pirms ieņēma izteiktāku stāvokli, to mums vajadzētu darīt. Šeit mēs tātad samazinām ātrumu, dodam ceļu. Atkal pārliecamies par drošību, ņemsim vairāk pretējo braukšanas joslu. Jā, tad ar motociklu vairāk pierodat skatīties pār plecu, nekā izmantot spoguļus. Šajā gadījumā es jau laikus spogulī redzēju, ka viss ir kārtībā, bet tomēr eksāmens mums ir tāds demonstrējošs brauciens, tāpēc šos skatienus taisam demonstratīvus un arī ikdienā tomēr vairāk ieteiktu vairāk izmantot skatienus pār plecu, braucot ar moci. Tomēr mēs 100% zinām, ka viss ir kārtībā. Un šie spoguļi arī nereti ir diezgan maziņi motocikliem. Nu tālūk, tad tas par to, bet tagad esam iebraukuši dzīvojamā zonā. Tātad dzīvojamā zonā mums maksimāli atļautais braukšanas ātrums ir 20 km/h. Ik pa laikam dzirdu kādu, ka tas tiek sajaukts ar 30 km. Tātad, diemžēl, nē, 30 km mums nav, mums ir 20. Jo tā ir tāda paaugstināts bīstamības vieta, kur mums var tātad izskriet bērni. Diezgan bieži var redzēt vasaras laikā bērnus ar velosipēdiem, braukājiem, skrituļslidām. Tāpēc arī šis ātrums ir tik izteikti samazināts. Tad, kā redzat, ieņēma attiecīgi labo malēju, lai nogrieztos pa labi. Ar motociklu šeit mums sanāk braukt tikai visu laiku ar pirmo pārnesumu. Tagad mēs tad tuvojamies vienādas nozīmes krustojumam. Es pārliecinos ne tikai uz labo, bet arī uz kreiso pusi, jo, ja kāds man nebūs pamanījis, tad tās sakas būs diezgan bēdīgas. Tad jau laiks pārliecinos par drošību. Šeit virziena rādītāji nerādīšu, lai nemaldinātu. Ar motociklu, protams, braucot, mēs esam mazliet augstāk, līdz ar to labāk tomēr var saskatīt, kas notiek starp automašīnām. Tad vai nav gājēji. Tad mums ir atkal šeit divi viltīgie vienādas nozīmes krustojumi. Redzam, tad neviena nav. Atkal pārliecimies, vai mums kāds nav izdomājis iet garām. Ar B kategoriju braucot, tad diezgan bieži tas notiek. Atkal mums otrs vienādas nozīmes krustojums. Šos divus mazos bieži palaiž kursanti tiešām garām. Viņi ir ļoti daudz video salikti, bet tā vai tā mēs kaut kā viņus neesam iemācījušies lielu daļu. Tagad nogriezīsimies pa kreisi. Attiecīgs kreisais malējs. Atkal mums ir vienādas nozīmes krustojums. Veidojam precīzi trajektoriju. Tagad aplī laikam izbrauksim trešajā izbrauktu vai ārā. Attiecīgi malējo stāvokli ņemam, dodam tad ceļu. Brauksim iekšā aplī. Izbrauksim, trešā izbrauktu, vai tad krustojumā mēs atgriezīsimies. Tad, lai izbrauktu no apļa, mums atkal ir jābūt izteiktam malējam stāvoklim. Tagad krustojumā apgriežamies braukšanai pretējā virzienā, kur sākumā paņem vidiņu, bet parāda jums, ka tomēr izteiktāk ir jāpaņem šis kreisais malējais. Tad apgriežamies krustojumā braukšanai pretējā virzienā. Tagad jau laicīgi tad vērtējam apli, redzam, tas ir brīvs.
izbrauksim ārā otrajā izbrauktuvē, atkal attiecīgs malējais stāvoklis, pagrieziens pirms izbraucam, brauksim pa kreisi, ņemšu jau uzreiz laicīgi izteikti kreiso malējo, redzam pretējo nav, gājēju nav, tad varam nogriezties. Zīmes par ātrumu ierobežojumu mums arī nav, tas nozīmē, ka mums maksimāli atļautais ir 50 km/h. Tad mazliet samazināšu braukšanas ātrumu, tad par cik parādās pretīm braucošie. Motus tomēr ir jābūt uzmanīgiem. Arī viss ekipējums mūs tik ļoti nepasargā tādos gadījumos, kad kāds no vadītājiem kaut ko sajauks. Un teikšu, kā ir, tas notiks visai bieži. Tie, kas jau ikdienā pēc tam pārvietosies ar motocikliem, redzēs, cik bieži šīs situācijas veidojās, kad esat nepamanīti un tā. Bet jāsaka, ka gan ar gadiem bišķiņ tā kā tolerantāki autovadītāji paliek un uzmanīgāki pret motocikliem nav tik traki, kā bija agrāk. Bet nu tā vai tā, tad drošība pirmajā vietā. Vienmēr skatāmies apkārt un kā mēs ar Senci sakam, tad nu nekad nevajag uztvert, ka tu esi uz galvenā ceļa, ka tev tik zaļais. Skaties visapkārt, vai tiešām tu esi pamanīts un vai autovadītāji vispār ir sapratuši, kas viņam tajā vietā ir jāizpilda. Tad te mums nav dzīvojamā zona. Tā ļoti bieži kursanti izdomā to, ka ir dzīvojamā zona. Varbūt vizuāli mazliet tā izskatās, bet no zīmes mums nav līdz ar to. Tas nav arī nekāds daudz dzīvokļu nama pagalms. Tāpēc atļautais mums ir 50, līdz šai zīmē 30, kas ir uzstādīts šeit pirms mācību iestādes. Tad mēs krustojumā tagad nogriezīsimies pa kreisi, samazināsim ātrumu pirms sliekšņa. Ieņemsim tad attiecīgi kreiso malējo stāvokli, tad redzam, tas tiek izteikti ieņemts braukšanas jostas ietvaros, gājēji mums nav, varam izpildīt trajektoriju. Un tagad atkal krustojumā mēs nogriezīsimies pa kreisi, tad atkal ieņem attiecīgi kreiso malējo stāvokli, samazina braukšanas ātrumu, vērtēja galveno ceļu, redzam, galvenais mums ir brīvs, gājēji mums nav, zīmes par ātrumu ierobežojumu nav, tad uzņemam atkal 50 km/h. Tad tie, kas noteikti mācās, jūs jau droši vien lielākā daļa mācāties, tāpēc arī skatāties šos video, iesaku izmantot balvu, jo tur ir šāda veida paskaidrojumi video arī vairāk pa to pusi, kur notiek eksāmens. Tātad gar biķerniekiem, gar šmerli, gar alfu, mazliet arī teika. Tā kā tur ir diezgan daudz vērtīga satura. Nemaz neņemot vērā to, kad ir jau ļoti daudz virtuālā brauciena salikt iekšā. Tātad te mēs jau laiku stundu vērtējam galveno ceļu, redzam, tas ir brīvs. Ar motociklu, tad, protams, tā pārskatāmība ir daudzreiz labāka. Arī redzam, viss ir brīvs. Nu tālūk, tā kā jā, noteikti izmantojot to saturu, ir tā vērts, tas nav tik dārgi un mācoties braukt jūs ar šiem virtuālajiem braucieniem, tad iemācīsieties tiešām ļoti daudz un lielākais pluss ir tas, ka man pašam liekas, cik forši būtu bijis tā, ka tad, kad es mācījos ar motociklu, kas bija pirms gadiem, es tā minu, tagad jau nezinu, 6, 7 neesmu skatījies, laiks beigā ātri parasti skrien. Ja būtu šāda te iespēja, tas būtu fantastiski, jo tomēr pārsvarā jau visi tie, kas liek uz A kategoriju vai A2, ir ar B kategorijas pieredzi, un tad šādos virtuālajos braucienos tu vēl vairāk spēj tā kā izprast šīs te visas situācijas, tieši par tiem stāvokļiem precīzāk un tā, un sakārto to domāšanu, un tad atliek tikai iemācīties kārtīgi vadīt motociklu, un iemācīties arī šīs te visas figūras, kas, nu, tiem, kas nav vispār ar motociklu braukuši, es domāju, ka lielai daļai sagādā diezgan liels grūtības, bet, nu, tas viss ir praktizējams un iemācāms, un to visu var izdarīt. Nu, tālūk, jā, un līdz ar to tajos momentos, kad mums šis laiks nav tik labs, kā gribētos, un kad mēs, protams, nevaram braukt, ziemas sezona ir sevišķi, lieliski iespēja ir mācīties šos virtuālos braucienus. Tad redz
esmu ieņēmis attiecīgi labo malējo, ieslēdzu arī pagriezienu, ņemšu labo malējo braukšanas joslu. Jā, un tā kā jums ir fantastiski iespēja tad šajā ziemas sezonā gatavoties, jau pamazām braukāt pa tām ieliņām virtuāli, saprast, kas jūs sagaidīs, saprast, kādu stāvokli būs jāiemācās. Jūsu vietā droši vien šos virtuālos spēlētu ik pa laikam un noteikti arī vairākas reizes katru. Samācīsieties visas ielas, visus stāvokļus, zināsiet jau. Atliks tikai vairāk apgūt šo te motocikla vadīšanu. Un, protams, tiem, kas jau ir to iemācījušies, jo diezgan bieži uz moča mācīties nāk braukt tie, kas jau principā ļoti labi brauc ar motocikliem. Nav, es domāju, nevienam arī noslēpums, ka šī kategorija, kur diezgan daudz brauc bez tiesībām, un tad kaut kādā brīdī izdomā, ka šīs tiesības tomēr vajadzētu nokārtot. Nu tālāk, un tad jau tiem vispār atliek tikai samācīties šo te noteikumu pusi, vairāk šīs trajektorijas, šo te stāvokļi, par gājiem atcerēties, par zīmēm, un tad jau vispār tā ir tāda lieliska iespēja ar virtuālajiem braucieniem šo te visu apgūt. Un viss, un tur jau pat vadīšanas daļa nav jāmācās. Tad mēs nogriezīsimies pa kreisi, redzam pretīm braucošais mums ir aizbraucis, mēs varam braukt. Es gan ar tādu transporta līdzekļu laikam pa ielu neriskētu braukt. Ja es nemaldos, viņš diez vai ātrāk pa 25 km iet. Vēl nav sanācis viņas izmēģināt, bet pa ielu jā, es droši vien neriskētu. Man tomēr veselība laikam būtu svarīgāka. Tā, nu tad mums šobrīd atkal atļautais ir 50 km/h. Nav bijušas uzstādīts nekādas zīmes. Tagad vēlreiz mēs iebrauksim Mūksalas aplī un brauksim virzienā uz Daugavpili. Iekļausimies tad uz Salu tilta. Un tad tur arī mēs jau šo braucienu beigsim. Tātad jau laikus mazliet samazina ātrumu. Un vērtējam tātad galveno ceļu. Nu labi, šoreiz es apstāšos, nav gan patīkami, ja tas Volvo ir pārāk tuvu aizmugurē ielīdz. Ar mocu dabūt pa aizmuguri, tas ir bišķiņ trakāk nekā ar vieglo. Ja varētu teikt vārdu bišķiņ šeit, es domāju, ka nebūs tas pareizākais lietojums. Tā, ok, tad mums ir atkal jāņem labais malējais stāvoklis. Laikus pārliecamies pa drošību. Izteikti ieņemam šo te labo malējo. Izbraucot mums tad ir jābūt labajam pagriezienam. Tā mēs varētu braukt arī pa sabiedrisko joslu, bet nu to nedarīsim, nav īpaši nekādas vajadzības. Tā, un tad tagad mēs jau laikus vērtējam galveno ceļu, redzam, mums ir zīme 70 km/h, uzņemam šo tā ātrumu, pārkārtojamies laicīgi. Un tad smuki turam šos 70 km/h. Tālāk ar šo arī video noslēdzam. Ceru, ka bija noderīgs un palīdz vairāk izprast to, kā mums tad vajag uzvesties eksāmenā, braucot A kategoriju vai A2.